Un atkal mums jārunā par tām dramatiskajām klimata pārmaiņām. Lai cik ironiski tas viss šķiet uz mūsu tā arī īsti nepiedzīvotās vasaras fona, tomēr pasaulē šī globālās sasilšanas tēma kļūst aizvien dramatiskāka. Pareizāk gan teikt histērija par to. Burtiski nu pat 27. jūlijā ANO boss Guterres nāca klajā ar līdz šim biedējošāko un apokaliptiskāko vēstījumu. Savā uzrunā viņš paziņoja to, ka klimata pārmaiņas esot klāt. Tās esot biedējošas, un tas ir tikai sākums. Globālās sasilšanas ēra ir beigusies un ir sākusies globālā vārīšanās. Gaiss nav elpojams, karstums nav izturams, un pie tā pilnībā esot vainojami cilvēki. Viss esot tieši tā, kā zinātnieki paredzējuši. Saskaņā ar viņa loģiku vainojamie cilvēki, protams, esam mēs, kas patērē pārāk daudz enerģijas, nevis viņi, kas lido ar privātām lidmašīnām un lieto desmitiem auto, eskortiem uz šīm savām klimata biedēšanas konferencēm. Šai sakarā ANO boss un pārējie klimata histēriķi laikam būs aizmirsuši to, ka šī pasaules gala sludināšana velkas jau no 70. un tas tiek sludināts katrus 10 gadus. Izkusīs ledāji, pacelsies okeāna līmenis un tā tālāk. Turklāt toreiz viņi sludināja nevis sakaršanu, bet tieši otrādi – ledus laikmetu. Spriežot pēc mūsu vasaras, šis pareģojums izskatās pat ticamāks. Tā arī nekas nav noticis un negrasās notikt. Miljardieri turpina iegādāties un apbūvēt piekrastes rajonus visā pasaulē, neliekoties nezinis par kaut kādu ūdens pacelšanos. Paskatieties, kā īsi pirms Guterreša apokalipses runas temperatūra aprakstīja Britu presē. Eiropu sitīs 48 grādu karstums. 2 karstuma viļņi, kas turklāt nosaukti kā Cerbers un Harons. Jā, tas 3 galvenais elles sargs un dvēseļu pārcēlājs uz viņa pasaules, saskaņā ar grieķu mitoloģiju. Nu lūk, nāk elles liesmas un apokalipse, ko pēc tam izziņoja arī ANO tribīnes. Īpaši atkal minēta Itālija, ja atceraties, tad arī Covid baiļu porno Eiropā sākās tieši tur, un tagad atkal tas pats scenārijs. Bet kā īsti bija ar tām ēles liesmām un kur šeit ir manipulācija, ja neskaita apzinātu panikas celšanu? Viss sākās ar 13. jūlija Eiropas kosmosa aģentūras ziņojumu par to, ka Eiropai draud šis karstuma vilnis un Sicīlijā līdz pat 48 grādiem. To tad arī izkliedz Eiropas presē un apzīmēja ar ēles, suņiem un liesmām. Un tikai pēc tam, 18. jūlijā, šī pat aģentūra papildināja šo savu ziņojumu, norādot to, ka šie dati ir gūti izmantojot nevis ierasto temperatūras mērīšanas metodi, bet tie ir dati no Sentinel-3 satelīta, kurš atrodas 815 km augstumā un kas mēra temperatūru uz Zemes virsmas, jeb izturoto radiāciju. Ko tas nozīmē? Pat ja tas patiešām ir spējīgs veikt tādus mērījumus, notiek precīzus grādus, tad ikvienam ir zināms, ka temperatūra un sakarsušas virsmas tiešo saules staros vienmēr būs ievērojami augstāka kā pats gaiss. Tieši tāpēc reālie mērījumi visā pasaulē notiek pēc vienota standarta, un to var izlasīt kaut mūsu pašu meteolapā. Mērījums jāveic īpašā tornī, kas nosegts no tiešiem saules stariem un atrodas 2 metru augstumā virs zemes. Un tikai pēc tam, vēlreiz papildinot savu sākotnējo manipulatīvo ziņojumu, arī kosmosa aģentūras ziņojumā tika atzīts tas, ka Zemes temperatūra, saprotams, ir daudz augstākā gaisā. Tad arī vairākos laikrakstos, kā Vācu Spiegel, sākotnējā histērija tika klusiņām izlabota, pievienojot šo jauno informāciju par to, ka visi šie plus 48 vēl vairāk grādi, kas redzama no kosmosa, patiesībā ir uzkarsušās Zemes temperatūra, kam nav sakara ar reālajiem gaisa temperatūras mērījumiem. Un arī virs 40 grādiem Eiropas dienvidos nav nekas neparasts. Taču tas netraucēja iznest šo paniku visā pasaulē un paziņot, ka visi degs ēles liesmās, ja tūlīt pat netiks kaut kas darīts. Melo viņa arī citviet. Tāpēc gadās noķert šādus kuriozus kā Korsikā, Francijā. Ārējais termometrs rāda par 10 grādiem zemāku temperatūru, kā to rāda turpat uz ekrāna ziņās. Kā redzams, nekas pēc būtības nemainās. Nu pat tieši tāpat tika radīta planetārā Covid histērija. Visos TV un ziņās griezās miroņu skaitītāji, viss tika pasviests zem briesmīgā vīrusa, un tikai pēc tam izrādījās, ka miršanas iemesli tur vispār bija pavisam citi. Taču vajadzēs uzražot šo biedējošo statistiku, lai iegrūstu visiem eksperimentālās potes. Viss skaitījās Covid nāves, 2 nedēļas pēc pozitīva testa, bet nāve tūlīt pēc potes automātiski bija kaut kas cits. Tagad schēma ir tieši tāda pati, lai iebiedētu cilvēkus ar kārtējo pasaules galu. Jāķers pie tām pašām nožēlojamajām metodēm un atklātas datu viltošanas. Viņu steiga panika ir saprotama.
Tas pats ANO ir skaidri paziņojis, ka ir tikai 7 gadi, lai panāktu iekavēto un ieviestu visas savas globālās kontrolas metodas un plānus, jo 2030. gads jau nav aiz kalniem. Tāpēc arī panikas un baiļu celšanas mašīna strādā uz pilnu jaudu. Un šis ir viens no daudziem piemēriem, kā tieši tas notiek. Pašu izdomāta problēma un pašu piedāvātais risinājums. Vienmēr tā pati klasiskā muļķošanas schēma. Vai tiešām viņiem atkal izdosies tas pats triks?